Tik garām pretspēlētājiem. Tik tuvāk grozam. Šeit Hakansons labi piespēle uz Rubio, un Rubio viegli 2 punkti no groza apakšas. Attīstās. Sportveida evolūcija liecina to, ka fiziskais spēks un jauda spēlē daudz lielāku lomu. Izveidosies par tādu paraugu organizāciju, ja tā varētu teikt. Viss tas, kam vajadzētu teorētiski pateikt. Pietiekam daudz vietējie, labs rezultāts, spēlē jaunie. Helmans veido aizsegu, Leimanim pustālais metiens, tas nav precīzs. Mejers pirmais pie bumbas, ātri piespēle Vildem. Un Vildu uzbrukuma noslēgumā demonstrē labu koordināciju, diemžēl neizdodas iemest ar pirmo metienu, bet īstā laikā, īstā vietā Dāvis Geks pildo savu partneru neprecīzo metienu. Par procentiem vismaz 5 augstāk, tad jau priekš tā centra spēlētāji būtu tāda vidēja statistika. 70% centram jau ir labi. Mejers no augšas! Ļoti labi pick and roll sadarbības starp Mejeru un Hakansonu. Hakansons vienmēr iedos savam komandas biedram piespēli. Un šeit arī lieliski to izmanto Mārtiņš Mejers. Komandai redzam mainūgas Helmans savas aizsardzības sistēmas. Mejers, bet Antrop, Mejers īstīna augstošo bumbu, ieliek to Liepājnieku grozā no augšas. Ričards dodās līdz groza apakšai. Tur lielisks aizsardzībā Mareks Mejers. Bloķēts metiens. Šobrīd garākajam Vēfietim, kas atrodas laukumā. Tīrā talantziņā Mareks ir neapšaubām talantīgākais spēlētājs, kas šobrīd spēlē Latvijā, ne tikai šīs dienas mačā. Tas, ko viņš var izdarīt, tā ir statistikā 5 punkti, 1 piespēle, labi piespēle un vēl viens slam dunk. Tieši skaisti atrod šīs te caurums groza apakšā. Svarīgs ir ceturdaļas sākums, nepalaist šo spēli, kā saka, ārpus kontrols. Šeit Helmans nospēlē groza apakšā, izmanto savus muskuļus, savu fizisko spēku. Tieši tad jau apgrieztās lomās Nenkvils un Helmans piespēlē ar Bērziņam. Bērziņš līdz groza apakšai un 2 punkti ar noteikumu pārkāpumu Bonim. Rubio lieliski piespēle Makdaulam groza apakšā. Pirmais mēģinājums neveiksmīgs, un otrais. Tiesneša Filps šeit viens no uzstādījumiem ir vairs ātrējos uzbrukumos nedod piespēli, ja bumba paliek pie uzbrucēja, mazs noteikuma pārkāpums nesvilpt. Līdz ar to Kažociņš izskatās jau ļoti atbilstoši labā līmenī. Noteikti, Edgar, jā. Tas ir jā. Tieši īstais cilvēks šim uzdevumam. Protams, arī veiksmi šeit vajadzīgi Liepājniekiem. Šis ir savstarpējā konkurence, lai pierādītu, kurš tad beigās ir labāk. Miks Sokolovs labi nolasa Vēfiešu uzbrukumu, pārķer bumbu. Ir pats ar to arī uzbrukumā. Piespēle Zekam. Un Zeks precīzs. Leimans vēl ātri traucās pāri laukumam. Mikam Sokolovam sasteigts metiens. Tas atstās par grozu vairogu. Atskan spēles beigas signāls 85-67. Vēf Rīga izcīna savu trešo uzvaru. Aldars LBL.